Visiem čau skatītājiem, koroči šī ir 5. un finālā diena no Robloxa nedēļas. Jā. Šodien mēs uzspēlēsim šitādu te vagoniņu spēli. Jā, davai sāksim. Es atceros, Kristaps jau, kad Kristaps tikai uzsāka savu kanālu, viņš spēlēja šo geimu. Un, ja Kristap, tu reāli, ja tu skaties šo video, tad, kad tu uzsāki savu kanālu, tu reāli sāki spēlēt šo geimu. Opā. Nu. Figā viņš bija tuvu. Nu, davai. Labi, viņš mani besīja. Es padomāju, vēl mani rikošētos. Вот tā. Tā. Вот tā, davai. Ja es braucu maksimāli neuzmanīgi. Nu, ok, labi. Tā, rekur. Un tā, uzbraucam te augšā tā. Tur neviens nebrauc. Tas ir labi. Jo te braukā mašīnas, kuras var tevi kilot. Kas tur sprāgst bezgalīgi? Zird to? Tā, labi. Vienalga, ok. Jūs dzirdat? Kas tās ir pa skaņām? Reku, te bezgalīgi vienkārši. Te kaut kas sprāga bezgalīgi. Es tikko pipiec kā nobijos. Kas tur notiek vienkārši? Jomajo, kas tur notiek? Par anomālija. Tā ir reāli kaut kāda anomālija tur notiek. Tur notiek reāli kaut kāda anomālija.
Gribat maģiju? Ot, tuliņām es varēšu teleportēties, un tur tikai pa pirkstu knipi. Gatavat? Un... Nu, nē, man vienkārši iztraucēja kaut kāds musars. Melnais. Reku viņam ir vagoniņš un... Reku, vot šitais te musars man iztraucēja. Tu dabūsi par to reāli tulīt. Nā, ņem! Uz redzēšanos, kā sakās. Tak labi, es viņam negribēju traucēt. Opā, rekur. Labdien! Viss, nedrīkst man traucēt. Ienīstu reāli, kad man visu laiku traucē. Jau trešais. Labi, ok, viss. Vai es joinošu uz privāto serveru? Vai... labi, karoči. Ja jums patika šitais video, tad liekat laiku, abonēt šito kanālu, abonēt Kristapa kanālu un visiem atā. Un ja ko šitais video, vispār es domāju viņu uzfilmēt kopā ar Kristapu, bet, nu, tā arī nesanāca.